nu mēs esam iekšā Skrundas pamestajā militārajā pilsētā. Mēs ejam uz privātu mājas, mums neinteresē privātu mājas, Daustāv mājas mums neinteresē. Mēs iesim uz bērndārzu, obligāti cietums. Kas vēl bija? Re, kur viesnīca, bērndārs, slimnīca gribētu redzēt. Un veikalu. Skrunda 1 oficiāli līdumnieki ir pamests ciems savulaik izveidots PSRS militāristu vajadzībām, jo tās tumbā bija izvietota radiolokācijas stacija, kur atradās 2 Dņepra radari būvēti 60. gados. 84. gadā tika izsniegta atļauja par vēl lielākas stacijas Darjau celtniecību. Šie 2 radari Dņepri bija viena no PSRS nozīmīgākajām agrā brīdinājuma radaru stacijām, kad ziņot par iespējamo ASV kodola uzbrukumu augstākā laikā. Sporta zāle, Pobē. Paziet, kādas lampas uz griestiem, viss sarūsējis. Kurš atcerās vēl skolas, kad mums bija tās baltās fluorescentās lampas? Spūdes pat palikušas vēl stāv iekšā. Победа начинается здесь, CSKA. Vek pamācīs, kā vajag kauties. Ātri vienkārši. Siena iespaidīga šī lielā. Rekar apakšā lasu uzraksts krievā valodā. Seksa ņebala vai SSR. Blakus tādam čovakam, kurš tā kā bro-faced, yo, dude, man ir automāts. Plāno laika grafiti. Tur ir bezgalīgi krievu grāmatas un viss kaut kas tāds. Bezgalīgs krievu grāmatas? Visas tādas un... Vienā bija kaut kas mazliet laipnāk. Man būtu likās, ka te jau tik grāmatas, ka te taču vairs nemētājs. Skrunda bija nozīmīgs objekts Padomju Savienībā, jo tās radari nosedz Rietumu Eiropu. Skrunda 1 pilsētiņa bija slēgta tipa Padomju armijas dzīvojamo un administratīvo ēku kompleksu. Pilsēta ietvēra 10 dzīvojamās mājas ar 540 dzīvokļiem, 2 klubus, kazarmas, ambulances, bērndārzu, vidusskolu, cietumu un daudz ko citu. Kino в мире. Голодом и сытым. Kaut kāds briesmīgs B kategorija filmu reklāma. Filmas, nu tās filmas. Fotofilmītē ir, jā. Jā. Izskatījums pūšē. Tur ir zāle bijusi baigā pasties. Klase šeit bija. Tur grīda jau izpūst. Skečī. Tur var iebilsi. Sigulda, Klaipēda. Viss ir pasaule. Jā, šis vilkspošanai būs ļoti karš. Man šādas vietas ļoti patīk. Tā mums jāiet uz veikalu, Rindra. Jā. Mums vajag 2 jaunas pennyboardus, jā? Un kēdes. Man vienas nopastīja, man vienas. Saimnieks vai kāds ir? Toalete. Ko es teicu? Skaties uz augšu un uz leju. Viss ir pa leju. Vājas. Manam tētim vajadzētu tādu uzdāvināt, viņš vairāk pārsimtās rodas. Šeit kādi ir nogalinājuši. Kas mums šodien pusdienās? Alus kastels stāv. Tie tieši fruntiņi, kā sastāv patrons kopā. Redzi? Ar šiem stelējas kopā patrons. Ir tāds te. Mēs uztaisījām patronu ķēdi. Kas tur galā ir?
Šie noteikti 100 punkti gaļas dalīšanas gluķi. Tu tur spokojies. 1994. gada 30. aprīlī noslēgtais Latvijas-Krievijas līgums paredzēja, ka radiolokācijas stacija strādās līdz 1998. gadam. Tāpat stacijas darbības laikā Krievija maksāja Latvijai nomas naudu $5 miljonus ASV gadā. Krievijas puse vēlējās šo termiņu pagarināt par 2 gadiem, bet šis lūgums tika noraidīts, un radara slēgšana tika apstiprināta 98. gada 4. septembrī. Rekur, slimības receptions. Rekur, augšā zīmīti. Tur bija aptieka. Aiziem aptiekā, varbūt tur ir kaut kāds pudelītis. Forši izskatās. Aiziem viss aptiekā. Pastīs kāds ir bijušas tāpēc, vai kas tas skaitās? Krāsojums ar traferetiņām izskatītās kā tāpēc. Jā, es ar to pašu ir nofotografēt. Šis noteikti ir viens no coolākajiem objektiem. Kā vēl kādu mirkli pieejams turistiem apskatai. Slimnīcas bērnās skolā. Very cool. Paskaties kāda gaitiņa. Un te neviena cilvēka nav. Mega. Telecomputers laboratorija. Loziņš sienā. Šeit notikušas analīzes un es pateiktu, pat seifs ir. Bet seifā nekā nav. Tur palika tās padomu laiku tās. Kur pastāv? Kur ir? Kādā krāsā ir sienas. Lai izskatītos, ka tāda ir tapetes. Liekas, trafaretiņi un rullīti. Paskaties. Te vispār viss ir dedzis un melni griezti. Tik forši tie gaitiņi. Tagad mēs esam pie dzīvojamās mājas. Pēdējās rajonā. Poģīts standarti, bez lifta. 63. dzīvoklis. Vienkārši krāsas, arī jūtas krāsas tagad kā tev. Aizsam krāsiņā. Forši. Te kaut kam jābūt palikt. Kurš kuriem laikiem tas te ir tāds bēraliņš. Man cik tas, ka līmēja avīzes un tapetēm. Tāda dīvaina riktīgi smaka šeit ir. Feikais ieģerbīs stilā. Jāizslēdz to gaismu. Kad iet projām. Šīki. No koka saneglots. Un pat slēdzīši strādā. Šie forši slēdzīši man patīk. Koka grīdas, tas ir to murna. Pasties kāds skats aiz loga, nu. Tagad $500 000 pat tādu dzīvokli varētu atdot. Vannas istaba. Pasties, ka to vecās labās naķeres palikušas. Oi, zelta vērtībā tās uzlīmes bija agrāk. 1994. gada 12. augustā tika noslēgts līgums ar ASV par Darjalu jaunākā lokatorija ēkas nojaukšanu. Ēka tika nojaukta ar kontrolētu sprādzienu 1995. gada 4. maijā. Tika izmantot 360 kg sprāgstu, izvietojot tos 430 punktos. Ēka sagrova 12 sekundēs un nojaukšanas izmaksas bija $8,4 miljoni ASV. No tiem 7 miljonus sedza ASV. Skrundas radiolokācijas stacijas teritoriju Krievija pilnībā atdeva Latvijai 1999. gada 21. oktobrī, oficiāli pārtraucot pēdējā Krievijas militāro objektu darbību Latvijā, atstājot mums tukšu Skrundas pilsētu. Nu, kur ir avīzes datums? Kur ir? 90. gada 20. augusts. Молодежь Эстонии. Tas nav tāds neredzēts skats padomju avīzē.
за родину, за нашу советскую родину. За našu sovietsku rodinu. Vienmēr jāizslēdz gaisa. Taupiet elektroenerģiju. Tā šūpojas beidīgā padomju jaunatne. Rekur ir Jungle Gym padomju versijā. Uzrāties var, baigi interesanti. Tā mēs augām. Dzels trubas. Visi pazada. Armija viņu nosaka. Au! Te jau ir normāls paslēpš paspēlēt. Kas te rakstīts? Laikam jāiksēt vēl nav, jo jums to šeit nekas nav redzēt. Reika, mums ir klasika. Kas tas vispār ir? Jūs zināt, cik te ir zemes? Es 1,85 m un es galvu atduros pret griestiem. Griesti pie tā ir no metāla. Un reika, kur ir visu laiku ultimata klasika. Pēdiņas. Ūdentiņu norauj, pagriez ventīli. Ūdentiņš tek, aizskalo kakiņu projām. Vienlīdz uz visu bunkuru viens točs. Domāju, ka šeit ir bijuši kaut kā augšējā lavačka. Un tad visi ir šņākuši ar točiņu blakus. Jā, tumša elē. Un man lukturis ir paša vakala izspīdināt tālākās sienas, lai jūs varētu redzēt, tā kā... Jādara kaut tālāk, jāiet uz bērndārs. Задержалась на 3 минуты. Tas nozīmē nelsmas. Место для средств защиты. Skērī tev ir. Bet pirms 10 gadiem tu teici, ka tev bija viss kaut kāds lietas vēl iekšā dzīvokļos. Jā, es nezinu. Tagad visi sēkas ir slapjas izmirkuši. Visi tāpēc nav nākuši nost. Pirms 10 gadiem bija vēl tāpēc. Jā, tāpēc es vairs redzēju, tā kā ir norulējušās nost jau. Nav, tas ieciniņš. Treasure Hunters. Kas te rakstīts? Par ko cilvēki priecājas no padomu laika atradām naķenes. Padomāju, kaut kā labāk pieiet klāt. Jā. Rekur ir turpus. Batmans. Batman, pirmā daļa. Vēl kāds Batmans. Man tāda bija. Vēl kāds Batmans. Moči. Vēl kāds Batmans. Turtles arasās, šīs bija tās feikās turtles, viņi bija tīzles. Wow, te kaut kas arī tur kāds veiksnītis durvīm. Panalizēju. Jims Kerijs Skrundas pilsētiņā. Terminators 2. Man liekas, Dinozauru uzlīd. Labi nosaukums būs Jims Kerijs Skrundas pilsētiņā. Dzirdēlis, šis ir riktīgi mūsu tāds poģītis. Jā. Iepriekš tā dīvaini bija. Šis ir tāds atpazīstams rajonais. Kas pār? Tur ir pilnīgi kaut kāds kastas mētājs. Gultas kājas palikušas. Aerosmith. Te dzīvojuši tās labās mūzikas pazinēji. Kas tas tāds ir? No avijas izgriezis Stevens Seagals Hard to Kill. Kas mums šeit vēl ir? Jagged Edge. Kā šo Džeksals Lamberts, ne? G. Snyders. Twisted Sister. Kas mums šeit ir? Megadeth. Roberts Plants. Kas? Mels Gibsons. What the hell? Mels Gibsons un Blakas Aerosmith. Pēc tam mēs agrāk rīmējām uz siedas nobīzītē visus savus, par ko mēs fanojām pa filmām, pa grupām. Reku bijusi milzīga atlases karte noplēsta. Reku Aerosmith, reku Megadeth. Reku bijuši plakāti un augšā. Te ir
98. gada Alders pudeli. Alders ir. Kā agrāk izskatīja, ļoti daudz viņas ir. Alderis zelta tādās pudelēs. Reku pilzenieks. Piena kombināts, piena saldējums. Kaut ko neizvien tā, es kāpēc Mēs darījām ar to. Noņem no saldējumos. Nolaidi. Rīgas piena kombināts. Piena saldējums. 97. gadā. Nu, jāsaka, kaut ko interesanti var jātast. Ja ilgāk pastaigā un pameklē par poģīšanu. Tāda reka tā pilsēta arī izskatās. Batmans mums seko visās telpās. Plakārt. Kas mums te ir? Jā, fanāka lācīt, kuram mutē pīpe. Pīpe. Cigarete. Tas ir Kinder Surprise papīrīts. Kurš? Tas ir Kinder Surprise papīrīts, jā. Extreme, vāca rokeri. 97. gads un, protams, Jean-Claude Van Damme. Populārākais dzēriens 90. Kinley Tonics. Michelangelo, es varu sadarēt, ka tas bija lielais turtas plakāts, kuram aizmugurē ir komiks. Nu, ir. Haha, man taisnība. Es te teicu, man ar tāds plakāts bija. Aizmugurē bija komiks. Viņam pēc tam krievu valodā, man bija latviešu valodā. Un otrā pusē bija milzīgs turtles plakātiņš. Vispār, ko mēs nodarbojamies? Ložējam pa svešām toaletēm un pētam plakātiņus uz sienām. Tuk, kāds mājās ir? Es dusmīgi aizslēgt. Tā ir. O, tev uz jumta uzskāt. Dūd. Noteikti jāskāt. Jāņempils vienkārši guļvā. Vai te galēts jau sataisīts? Jā, bērndārs atkrīt, nedrīkst iet. Čeku brūk kopā, es jau no jumta paskatījos, ka viņš tās viss saprats, viņš no ķieģeļa ir būvēts. Un droši vien ir nedroši. Nu, bet toči kā rajončikā viss tā māja. Viss tas poļīts. Vai ko vantas ir nāniņš mētājs. Mēs jums visu parādīsim. Klasni raboti po geometriji. Skrunskij sredņī škoļe. 92. gads. Ko visu var izlasīt. Kā mācīties? Atcerieties, kā mēs līniņas vilkām ar lineāliņu. 2 rūtīs no viens, 5 no ārpus. Trešajā stāvā mēs redzējām zīmējumu mūsu uzsīmes.
Apiņas. Latvijas degļi, bravo! Dzirnavu rūpmājas. Vīsnes rūpmājas. Latvijas Republikas Saules rajona drūvas pārtikais. Nepēm pats. Jogurta krēms. Alkohols. Un vēl kāds. Šo visi atcerās, man skaidri 3. Kādas visādas laikmetu vēstneši. Šis plakāts 5, tas nav no žurnāla. Šis ir labais, tas ir Miami Vice. Man tā šķiet, nē, nav Miami Vice. Bet nav amazing. Tas bija padomju sapnis Lamborghini. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории нам покажет наш. Веселые истории в журнале Ералаш. В журнале Ералаш. Atveras veikaliņš. Lūdzu biļetē. Lūdzu, biļete. Es atmazgāties. Vai pa foršas zīles rūtis. Ir rakstīts. Документация дежурного папани. Un pat palikuši papīrīši. Pēdējais papīrīts. 96. gadā. Jā, tas saka, mēs 96. uzspridzināja. Место дежурного фельдшера. Фельдшерīts sēdēja un kādam sūdīgi palika pirtiņā. Kas tas ir dažiem mēņas, kas sēž. Kamorčnē, kā vienmēr. Dušiņa. Te nē. Pičiņu. Pačiņu. Kā tik gājuši pirtīt? Tais dušas telps. Fancy, fancy. Smaržo tā. Smaržo 5 gan patīkam, gan pretīgi. Ieslēgts. Tagad plītī vajadzētu strādāt. Ķēdz karājas no kriestiem. Forši. Elektrošķitok. Tehniskā характеристика показатели. Tie, kas nezina, tas pa kreisi, tas ir padomu laika automātiskais kartupeļbizotājs. Kā es то зину? Приготовление соуса в столовой воинской части. Соусы с мукой, на бульонах, на сметане, на молоке. Соусы без муки. Pasties, cik tie cilvēki bijuši radoši ar tām lampām, kā viņi salika. Zvaigznītē, zvaigznītē, zvaigznītē. Un šeit rombiņā. Nu, ejam iekšā kazarmās. Cik redzēm kārts. Polsiņi. Azerbaidžāns no sensuāls speciālais un Latvijas vodka kristāla dzidrais.
Ir tik milzīga kāja. Jā. Furaški. Džekiem iedara labāk iet, kur stāvēt. Cilvēki nāk nākoši pat pretē. Varētu normāli sadīties. Nākoši. Es kaut ko vispār. Tāda metāla lāva. Vai smagi tā kā vēls. Pusotra metra varētu būt tā lāva. Bet, ko tik smagi? Te kaut kas jārakstīts, ka tiek ir ieskrambājuši. Kas tur rakstīts? Dembelis, DMB92 osiņi. Dembelis, Tjumeņi, 96. pat kāds paspēdēs pasēdēt. Jauka dzīve cietumā. Tāds mums lūk ir cietumiņš. Atpūtas iezīm diezgan zalīgi, laika pāršķirāšana te pasēdēt papīpēt. Bratakiem parunāt. Un tad viss arī. Mēs būsim izstaigājuši gandrīz pilnīgi visas ēkas. Bloks droši vien būs nenormāli garš. Arī preces vai samazināšu ļoti, nezinu. Man liekas, ka skatīties ir interesanti. Tas 3 stundas, kad vienā? Jā, 3 stundas vismaz mēs te nostaigājam. Un vēl ne visu pat. Dažas mājas neapskatām, jo nav interesanti. Cilvēki ir visu izdemolējuši, izmetuši, aiznesuši prom visi tie laika vēstneši, kas ir palikuši ar dažu plakātu un uzlīmes. Tāpēc ņemiet par labu, ka izvedām jūs ekskursijā, kurā drīz vairs nebūs pieejama parastiem iedzīvotājiem. Dažas ēkas ir arī kritiskā stāvoklī, viņas jau aptītas un tur iet nedrīkst. Bet, pastaigai nav nevainas. Nostaigājāmies, man liekas, kārtīgs gabals, pēc tam pat tik daudz trepēm vēl uzkāpām. Visi izšķambījām, jāmazgā rokas un jādedzina cimdi. Cik mēs nostaigājām. Rupi ņemot, mēs nostaigājām 5 kilometrus. Tā kā abonējiet kanālu YouTube, lai būtu jums uzreiz paskastītē, ka ienāk jauni vlogi no mūsu Latvijas ekspedīcijām. Un apmeklēt mūsu mājaslapu Skatkarts.lv, lai redzētu fotogrāfijas no šī vloga. Tad jau tiekamies nākošajā. Čau! Не вешать нос Гардемарин